Pirmsvētku gaisotnē 17. novembra vakarā tika pasniegti Jelgavas pilsētas augstākie apbalvojumi, goda zīme un goda raksts, ko izpelnījušies cilvēki, kuri ar savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas izaugsmi. Goda zīmi kā pirmais saņēma informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Exigent Services Latvija valdes loceklis Uldis Smilts. Uzņēmumā tiek īstenota sociāli atbildīga politika, rūpējoties par dažādām bonusa programmām darbiniekiem. Kā piemērs tika minēts tikai viens – nebūt nepatīkams aspekts, proti, ja kāds no uzņēmuma darbiniekiem aiziet aizsaulē, tad viņa bērniem līdz to pilngadībai tiek maksāts ikmēneša pabalsts. Bet tā nav vienīgā labā lieta, ar ko lepojas uzņēmuma vadība. Pirmā lieta ir saistīta ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, ar informāciju tehnoloģiju fakultāti. Man sanāca līdzdarboties fakultātes dibināšanā. Biju arī 11 gadu garumā asociētais profesors, 7 gadus vadīju vienu studiju programmu, joprojām ar Lauksaimniecības universitāti sadarbojos ļoti cieši. Tā ir sadarbība gan saistībā ar bakalaura darba aizstāvēšanas komisijām, gan ar studiju programmu uzlabošanām, gan ar studentu praksēm, gan arī ar mūsu uzņēmuma stipendiju vienam no fakultātes studentiem. Otra lieta, kur varbūt ir nesenāka, ir saistīta ar Jelgavas tehnikumu, kur darbojos Jelgavas tehnikuma padomē. Jelgavas tehnikums ir ar ļoti ambicioziem, skaistiem plāniem. Tagad Jelgavas tehnikumam ir ne tikai jaunās telpas un aprīkojums, bet ir nopietni arī daudz kas izdarīts pie studiju programmu kvalitātes uzlabošanas. Esmu arī pats darbojies un, manuprāt, ir sanācis labi. Trešā lieta ir tas, ka Jelgava atrodas mūsu uzņēmuma birojas. Jau vairāk gadu garumā uz Lielās ielas Driksas malā atrodas mūsu uzņēmuma birojas, kurā strādā apmēram 30 jelgavnieku. Man ir ļoti patīkami, ka tas ir ticis novērtēts. Noteikti šādas atzinības spār no jauniem panākumiem. Tāpat laikā es pats pilnībā esmu pārliecināts, ka Latvija ir ļoti laba vieta, lai šeit nākotnē ne tikai mūsu bērni, bet arī mazbērni dzīvotu, lai varētu dzīvot attīstītā valstī, strādāt izaicinošus darbus, saņemt labu atalgojumu, dzīvot sakoptā vidē. Un es ticu, ka kopīgiem spēkiem tas izdosies. Uldis Smilts, pateicoties par izrādīto godu, neslēpa, ka uzņēmums ļoti daudz strādā ar ārzemju klientiem. Kā viņš pats teica, tepat no Jelgavas viņa apkalpo klientus gan ASV, gan Austrālijā. Viņa prāt, Jelgavā ir augsta koncentrācija cilvēku, kuriem ir augstas ambīcijas, kuras viņi arī realizē, un tas ir būtisks zinulis pilsētas attīstībai.